Sveicināti! Šodien ir ļoti ilgi gaidīta diena. Ar lepnumu prezentēju jums Omas izjokošanu. Beidzot tas ir noticis, Oma ir izjokota. Viņai būs ko atcerēties vēl ļoti, ļoti ilgi. Visa ģimene ir strādājusi pie tā, lai mana ideja tiktu realizēta. Kas tieši notiks? Varbūt pēc tās pašu video jūs nesapratāt līdz galam. Pavisam vienkārši. Mums ir mājās viens elektrošoks ar lampu. No lampa ar elektrošoku galvā, ja? Un viņi mums ir diezgan nesen, un neviens nezina, cik īsti viņi stipri ir un cik īsti viņi strādā. Protams, mēs patiesībā zinām. Bet Toma domā, ka mēs, tā mums tāda spēļmantiņa, pa ko neviens īsti neko nezina. Un tieši tā kā reiz sanāca, kad Oma nāca lejā pa trepēm, viņa sadzirdēja un ar vienu aci redzēja, kā notiek tas. Un es iekrītu gultā un nekustos, mazliet irinos, jo es vienkārši baigi smējos. Tieši tas arī notika. Vēlaties redzēt Tomas reakciju? Skatieties un izbaudiet. Oh, Scheiße! Oh, Mama! Tādien samīties. Labi, piedod. Nops nostīs, teica tev, ka nevajag tos trimbuļus pirkt. Sorry. Es tev visu uz Latviju nevedīšu. Nekad. Es tiešām esmu naiva. Ārprāts tas ir. Mana sirdi paliks slikt. Vai! Āmen. Not mixer. Tagad jūs sev fotografēsiet. Nē, jūs tiešām esat briesmīgi. Daniel, un tu vari piedalījies. Jā! Tas bija tik forši. Tas uzsāks video. Omīt, ko tu domā? Paldies. Tātad ekskluzīva intervija ar Omi pēc izjokošanas. Tātad pirmais jautājums uzreiz. Vai tu noticēji? Jā. Kas tev likās visrealistiskāk? Kas likās visvairāk nostrādāts? Kas tev lika uzreiz noticēt? Tas, kad visi bija panikā, skraidīja un tev kājas tirinājās. Tu zini, kāpēc man kājas tirinājās? Tu vari iedomāties, tu smējies. Es biju iekoļies spilvanājis smiekli. Es nekad dzīvē nebiju tik drausmīgi ķiķinājis. Nākamais jautājums. Tad, kad tu man... Ko tu tieši darīji? Tu mēģināji no pulsu pārbaudīt, vai ko tu mēģināji darīt, tad, kad tu tā pieliecies klāt pie manis? Tu man likās aizdomīgi. Nē, tev likās, ka es esmu beigts un tu pārbaudi, vai es esmu dzīves, vai tu vienkārši pārbaudīji, vai tev šķiedās, ka tomēr tev viss izjoko, viss ģimene? Man likās tomēr, ka izjoko. Tā bija. Labi, tad nākamais jautājums, kāpēc vēlētos palikt drausmīgi, dusmīgi, ja jau tev likās, ka tev izjoko?
Tāpēc, ka es biju šokā par to, ka man izjokoja un kas vēl piedeva. Visi ģimeni, visi palīdzēja. Tieši tā. Viss tika izplānots pa centimetru, kur Oma ies, kur Oma atradīsies, lai tas viss izdīstos tā kā, Oma nejauši nāca un tieši tajā mirklī notika nelaimes gadījums ar elektrošoku. Nu jā. Starp citu, jā, tā kā jūs redzēsiet jau šo video, Oma šeit vairs nebūs. Oma jau būs Latvijā. Aizlidojusi. Uz labāku vietu. Tālāk no mazbērniem. Bet Tomīt, zini, lai tu neuztrauktos pirms lidojuma, neviens gaisā vēl nav palicis. Nē, es jau neuztraucos. Nu, lūk, un šis pēdējais vakars, kad Oma ir pie mums, jo rīt no rīta, kamēr es būšu skolā Oma jau būs ceļā. Vēl viens jautājums. Kā tev šķiet? Vai Opim patiks šīs video? Protams, viņš ciena jokus. Bet gala rezultātā, cik perfekti bija nostrādāts? No 1 līdz 10, kā tu novērtēji šo vispār izjokošanu? Kā tev likās kvalitatīvi un cik daudz tu nocēji? 9,5. 9,5. Tas diezgan augsts līmenis, jo Omai pašai veseli 3 bērni. 2 no viņiem ir puiši, un tas jau ir no paudzes paudzē, ka viņi kāds visu laiku izjoko, jau sākot ar vectāvu. Un ja es vēl mazdēls spēju pārsteigt tik ļoti pieredzējušo Omi, tas ir sasniegums. Labi, Omi, paldies, ka piekriti šai pēcspēles intervijai. Pasveicinam Omu par Oskaru. Paldies, ka skatījāties šo video. Atā. Paldies, Omita. Tad tu varēsi izgrēzīt, kas tev nevar. Nu, tur pa lielam nav ko grēzīt. Ir. Es tev varu parādīt, kā sanāca.